tad liels labrīt. Labrīt. Mūsu šī rīta viešņa, dziedātāja Olga Rajecka. Labrīt, Olga. Labrīt. Kā tavs rudens sācies ir? Vai turpinās? Man turpinās rudens, jo ļoti brīnišķīgs laiks. Un ar lielām tādām rudens emocijām, gaidot arī, protams, Ziemassvētkus un Jauno gadu un svētkus Latvijas. Daudz jāstrādā, daudz darba. Dziedātāja Olga Rajecka sadarbībā ar mūzikas autoru Tomasu Kleinu un teksta autoru Guntaru Raču kopīgi radījuši jaunu un, jāsaka, laikam, saulainu dziesmu, ļoti saulainu nosaukumu Saulīte. Savulaik, starp citu, šis tandēms kopā radīja arī dziesmu Saule riet, kas pirms 10 gadiem, 2014. gadā, startēja Latvijas Eirovīzijas dziesmu atlases konkursā un skan radiostacijos un koncertos vēl joprojām, un tagad Saulīte. 10 gadi pagājuši, uzlec apakaļ. Vispār, man ļoti patīk saules tēma kā tāda, jo es vienmēr saku, ka saulē jābūt ir sirdī un jābūt saulainiem cilvēkiem pozitīvi uztver uz dzīvi, vienalga kā iet, jo saulīti gribās redzēt tik katrā. Un sevišķi to es jūtu. Žēl, ka mums tā, diemžēl, nav Latvijā, ka nav tik daudz saulainu cilvēku tomēr uz ielām, vai ne visi ir tādi bišķi norūpējušies, iet kā iet, bet es tomēr vienmēr gribu būt tāda saulaina un priecīga un sveicinos ar tiem cilvēkiem, kas mani sveicina. Es vienmēr atņemu labu dienu vai labu vakaru un ejot vienalga uz kuru vietu. Skatos parasti vienkārši veikalu Rimī, iepirkties. Es priecājos, ka cilvēki tomēr smaida man ieraugot. Varbūt es arī esmu bišķiņ klauniņš, bet es par to nebaidos. Neesmu tā, nesarūkstinos. Zini, cik mums ir grūti tevi sveicināt? Ir redzēts, kaut kur jāpasveicina. Olvīt, tūlīt tava dziesma piedzīvos pirmatskaņojumu rādījos konto eterā, un vīri radīja dziesmu, un tad ar tevi sazinājās, vai pirms radīja jau tevi nolika faktu priekšā, ka Olvīt būs tev dziesma Saulīte? Mēs bijām vienā pasākumā, un Tomas Kleins parādīja man dziesmu, un es teicu, forši vārdi, un tieši tie vārdi par to, ka es gribu nodzīvot šo dienu, tā ir mana diena, kā es viņu nodzīvošu, un ir labākais tas, ka tomēr gribās aiziet tā kolosāli gulēt un no rīta laimīgi pamosties un ieraudzīt arī tā kā šorīt saulīti. Un vienkārši brīnišķīgi tas ir. Tad, dāmas un kungi, pirmatskaņojums rādījos konto eterā, Olga Rajecka un dziesma Saulīte. Rādījos konto. Olga Rajecka un Saulīte. Vai šo dziesmu varēs dzirdēt arī tavā jaunajā koncertu sērijā? Es domāju, ka noteikti, jo jūs jau dzirdējat, ka viņa tāda priecīga un saulaina un arī ritmiska, un es domāju, ka būs arī kāda deja izveidota. Es ceru, ka tā notiks, jo es joprojām dejoju deju kolektīvā Madara. Un kāpēc es izdomāju par šiem koncertiem? Ziemassvētkos vienmēr visi dzied baznīcās un daudzos kultūras namos ir apmēram 20 koncertu programmas, kas dzied klusa nakts, svēta nakts. Protams, es kādā baznīcā arī nodziedāšu Ziemassvētkus, bet man gribās tādus vecgada koncertus pēc Ziemassvētkiem, ka mēs esam nosēdējušies tā kā mājās, gribās iziet cilvēkos. Ar fliteriem, un mandarīniem. Ļoti skaisti, un paņemt to šampāniešu glāzi, un, protams, aizbraukt uz Ulbrukas Pērli un atnākt uz koncertiem. Un koncerts man būs no 27. decembra līdz 30. decembrim. Un pirmajā dienā, 27. decembrī, es būšu kopā ar Eoliku un Turētas Rozi, protams, Uģi Rozi un Viktoru Zemgalu un Aivaru Gudro. Tāda klasika. Un Daini Dobelnieku. Tāda klasika būs, Visi koncerti tur? Jā, visi koncerti tur. Katrs savādāks? Katrs citādāks. Jo tādēļ, ka kādreiz taisīja slavenā dziedātāja Alla Pugačova tādus koncertus Ziemassvētku, un es domāju, kāpēc nē? Gribās tāds priecīgus, krāsainus, lai cilvēki atnāk uz skaistām telpām. Tur viss ir skaists Ulbrukas Pērlē un mašīna ir, kur nolikt, un laba kafēnīca un bārs un bufete. Man ļoti ieintriģēja koncerts 29. decembrī. Es skatos Olga un vīrieši. Es tūlīt izstāstīšu, 28. decembrī es, protams, dejošu ar deju kolektīvu Madara, deju kolektīvu Šaina, deju kolektīvu Rotaļikso, protams, ar savu vīru arī noteikti, un visu šo vadīs Olga Drēģe. Un būs arī Olga Freiberga, jo būs arī deju kolektīvs bērnu, deju kolektīvs Dzinteriņš. Tas būs tāds riktīgs dejojams pasākums. Un 29. decembrī būšu Olga un vīrieši, ko tas nozīmē. Mani draugi, mani kolēģi, viens no tiem Nauris Puntuls, Aigars Grāvers, Vāris Vētra, Imants Manzovičs, Žoržs Siksna un grupa Baritona, ar ko es pēdējā laikā esmu ļoti daudz koncertējusi. Un tad būs arī draudziņa diena 30. decembrī. Olga un draudzenes, Jā, Ulbrukas Pērlē ar maniem
viņiem kopā dziedās manas mīļās meitenes, ar ko es tiešām vislabāk jūtos uz skatuves un arī dzīvē. Tā ir Ance Krause, Aija Andrejeva un, protams, Kristīna Zadovska un mans mīļais dāmu pops ar visu māju Lūsēnu, Edīti Baukštiniec un Ievu Akurāti. Tā kā mīļie, nāciet, skatieties skaistus tērpus, košas krāsas, visu pozitīvu, dziesmas būs zināmas, būs arī kāda jauna dziesma, tā kā gaidīsim nākošo gadu ar lieliem brīnumiem, ar lieliem panākumiem, ar labu veselību, un tāpēc es izdomāju šos koncertus. Nu, brīnišķīgi, Oldīt, lai izdodas, jā. Paldies! Paldies Radios Konto, ka jūs mani atceraties un atceraties arī manas skaistās dziesmas, un es viņas ļoti labi dzirdu, jo tomēr es piedalījos arī pie Radios Konto pirmsākumiem. Jūs paši ļoti labi atceraties. Un kas tad ir iedziedājis Radios Konto? Es! Mūsu šī rīta viešņa Olga Rajecka. Paldies, Olga! Atā! Atā!